tematiem un parunāsim par mūziku. Par talku. Nē, tomēr par mūziku. Interesanti. Par ko tu runāsi? Es tagad nevaru saprast, talku un mūzika ir kā divas dažādas lietas. Jo, neviens jau, tā kā par sportu mēs sākam runāt, piemēram, neviena sporta spēle arī tur ir iesaistīta himna, un bez himnas ir grūti iedomāties gan sporta spēļu uzvarētājus, gan visādas citādas izdarības. Lūk, lielai talkai tagad arī ir pienācis laiks, kad ir jāizvēlas mums visiem kopīgi sava himna. Jā, un talkas rīkotāji jau savā mājaslapā talkas.lv jau ir piedāvājuši 6 dziesmu variantus, kuri varētu tapt par to, kura tad īsti būs tā himna, ar kuru mēs dosimies sakopt Latviju. Taču mēs šorīt no rīta izsūtījām tādu savu spiegu Artūru Špakurīgas ielās, lai noskaidrot paši talkotāji, vai ir mierā ar šīm dziesmām, vai varbūt viņiem ir labākas versijas. Ja jums būtu iespēja izvēlēties lielās talkas oficiālo himnu, kādu dziesmu jūs izvēlētos? Nevis slinkojot un pūstot. Un kāpēc ir šo? Man liekas, ka jauka melodija labi skan. Tumša nakta zaļa zāle, varbūt tādu. Un jūs varētu viņu arī nedaudz padungot? Nē. Kāds tas ritmiņš ir? Tumša nakta zaļa zāle. Es nezinu, Bermudu divstūris. Tā ka derētu, ja? Jā, tā derētu, tāda laba dziesma varētu būt. Cirvi zāģi ratos un pats pa virsu kratos, varbūt tāda? Kaut ko par dabu no latviešiem noteikti, bet kaut ko konkrētu uz citiem nevar izdomāt. Bēdu man liela bēda. Tā kā tīrīšanai, ja, tā uzvar? Jā, tur ir, ka nebēdāju, var sakot, skatu uz priekšu saulaino nākotni. Latviešiem ļoti daudz dziesmas. Vienu vajadzētu tomēr himnu tādu, ko visi klausītos. Nenāk prātā? Nenāk prātā, tā jau es nedrīkstu teikt. Es nezinu, vai no latviešu dziesmām ir, tāda ļoti motivējuša kāda dziesma, lai varētu kādu latvietu piespiest kaut ko tādu darīt, tā ar kaut kādu iedvesmu. Lielās talkas organizatori ir citās domās, un tādēļ mājaslapā talkas.lv ir ievietojuši 6 dziesmas, no kurām katrs var izvēlēties viņa prāt īsto himnu. Kas kaitēja nedzīvot? Brīnišķīgi. Ko man bija padarīt? Vispār visas dziesmas ir skaists. Varbūt kas kaitēja nedzīvot diža meža maliņā, tā kā tad pa mežu un pa talku. Jūs varētu viņu nedaudz tā padungot, kāds viņai tas ritmiņš ir? Jā, kas kaitēja diža meža maliņā. Es domāju, skaisti dziedu Lakstīgavu. Varētu būt piemērot dziesmu, vai arī Tumša nakta, liela migla. Kas kaitēja nedzīvot? Tas ir, kas kaitēja nedzīvot diža meža maliņā, jā? Skaisti dziedu Lakstīgavu tiešām ir labi, bet Tumša nakta nebūtu tā īstākā, pēsim otrā skaisti dziedu Lakstīgavu. Mēs drīkstam aģitēt tagad viens otru, vai mēs nedrīkstam, tas ir arī tā kā vēlēšanās. Vēlēšana likums nosaka, ka mēs nedrīkstam aģitēt kaut kā. Man jau patīk nevis slinkojot un pūstot, tas ir riktīgs drēziens. Man atkal patika, tā bēda man liela bēda, arī ļoti labi, tāda. Bet mēs varam taču galu galā talkojot, ja cilvēks var, Jā, bet līdz 22. marta pusnaktī mums ir jāizdara savu izvēli, un kā dzirdējāt, tā tad adrese talkas.lv, tur ir iespēja nobalsot, izdariet savu izvēli, un varbūt būs izšķirošas balss, kā jūs dzirdējāt, balss, tās viedokļi dalās, tā kā līdz 22. martam ir iespēja vēl izvēlēt. Nē, bet būs 3 dziesmas, kas būs izvēlēts no publikas, un tad būs speciālā žūrija, kas no tām 3 tad izvēlēsies. Bet es jau domāju, ka darbi raiti ritēs arī tad, ja visas 3 dziedās, un ja dziedās 6, un pat ja dziedās 26 dziesmas tajā dienā, protams, sāks ar himnu un beigs ar himnu. Bet, ja mēs